Sveiki, draugi! Sveiciens jaunajā gadā. Šogad šī kanālā ir pirmā cope 24. gadā, jo iepriekš pēpusa video bija vēl 23. Ko gribu novēlēt visiem, lai fantastisks gads, lai lieli lomi un lai katra nākošā zivs ir lielāka par iepriekšējo. Tas tāds novēlējums no manas puses. Šodien atkal esam atbraukuši līdekās. Asaras pietika velkāt, mēģināsim atkal līdekas. Un jāatcerieties, pēpusā es pieminēju, kad man ir jauni vibi. Mēģināsim ar tiem šodien staigāt, kaut ko izraustīt no āliņķiem, kādu plēsēju. Protams, arī ūdu jau uzkrāmējām, lai gaida savu kārtu. Neesmu šodien viens, esam Nijotā. Kaspars ar manī. Kaspars zivis būs? Jābūs, beidzot jābūs. Vai ne? Kaspars mēģinās tagad kaut kādas dzīvos paķert. Man dzīvie ir līdz. Te iepriekš čomi bija atbraukuši saķēra un teicu, lai atstāj, lai nelaižu vaļā. Skatīsimies. Iešu tagad izurpšu āliņus. Bišķi kaut kādu sēriju. Pastāstīšu, kā es viņu urbju, kāpēc tieši tā. Un tad jau mēģināsim kaut ko izmānīt. Tagad mēs principā līdz ar gaismu esam uz ūdeņiem. Tas ir ļoti labi. Līdekas no rīta ir aktīvs. Kasparam pirmais šāviens. Smuki. Nepaspēju vēl izurpties līdz galam, ka jau šauj. Baigi labi, ka tik agri no rīta jau. Pamodini viņu. Tu pamanīji, dzirdēji, ka izšāva? Jā. Un takšu jābūt, lai viņi arī. Garām. Kas? Bet... Ir pumpe. Pumpe? Ir. Pirmā. Šņoruks gan. Bet smuki. Vismaz dzīvo mūs tagad noēda, ne? -1 dzīvais. Lai pasauc vecmāmiņu. Saurbu kaut kādus 30 āliņus apmēram, varbūt 25. Tagad iedosim kādu laiku viņiem atpūsties, jo tā zivs tomēr tiek nedaudz izbaidīta ar urbšanu. Un kā es urbu. Tā tad iedomāsimies, ka šī zāļu līnija ir redz, krasts, tā kā es izvēlos, no kurienes sāt, teiksim te, no zālēm kaut kādus metrus 5, citreiz tuvāk, skatos pēc apstākļiem, izurbju āliņģi. Tad nākamo es uztaisu te 10, 15 soļus, urbju nākamo. Tad atkal šeit kaut kur. Tālāk es uztaisu soļus uz dīķa vidu, bet urbju nevis te pretī, bet jau vidiņā. Tātad šeit un tas pats arī šeit. Šeit un te attiecīgi kaut kur šeit. Un tad, ja baigi gribās, panāku vēl uz vidu un atkal urbju vidū. Un šādi kaut kā principā es esmu noklājis visu teritoriju un tāds kā šaha galdiņa formāts.
ir man arī pirmais šāviens šī gada. Te man bija maza raudiņa uzlikta. It kā jau vienalga, vai maza līdeka vai liela, viņai vajadzēja viņu ielocīt. Uzreiz iekšā. Nu netīs. Nu lūdzu pati. 24. gada pirmā līdeka taču jānoķer. Kā tu darīji? Paklauvēji, Kaspar? Jā. Ar to vibu nostaigāju apmēram kaut kādu nepilnu stundu. Nebija neviens sitiens nekas, un ūdu atceramies arī pa laikam pārnesam kaut kur. Neatstājam vienā vietā. Labi, skatīsimies. Es ļoti ceru, ka kaut kas būs. Nē, tukšais. Ieplēsusi dzīvojam tikai. Redz, ka bijuši muguriņā maziņš plēsiens. Un tas arī viss. Varbūt lielā noprovēja. Drošībai uzsita. Ieliksim vēlreiz. Mazums otrais pagaršos. Būtu labs, ja tagad izšaut uzreiz no rokām. Bet nē. Labi, ejam staigāt tālāk ar vībiem. Tikko uzliku lielo raudu un izšāva. Un tin. Pagaidīsim, lai nedaudz apstājas, uz kuru pusi viņa tin. Uz zālē? Nē, prom no zālē. Jā, prom no zāles. O, kur skaisti. Bet te ir liela rauda, draugi. Lēnām tin. Man nervi neizturēs. Tagad ierīt. Cerams. Labi, dosim virsū. Nē, nav nekas liels. Izpļāva. Izrāvām no mutes. Te bija liela rauda. O, kādu gabalu iztina. Skaties. Viņa bija paņēmusi astē. Nu, kāds gabals izrauc no astes. Vienkārši nesa līdzi. Tā vispār bija līdaka. Pasties, nu, un smuki gabals izrauc. Labi, laižam atpakaļ. Brīžmās tīnienu piedzīvojām. Neticēsiet, es tikko ieliku atpakaļ un uzreiz momentā izšāva un atkal tīn. Es pat nezinu, ko šoreiz darīt. Man vēl bija tāda versija, ka varbūt tas kaut kāds zvērs, jo es nekad nebiju redzējis, ka līdeka paņem aiz astes. Ka tīries pašas astes. Ja es tu līdās izlūkšu kaut kādu ūdens žurku. Labi, šoreiz pagaidīsim bišķi ilgāk. Bišķi mani biedē tas, ka redz, ka blakus ir zāles. Bet tas ir tāds fenomens, vienkārši tikko ieliku pāris soļi un atkal izšoju. Labi, tagad pieņemsim, ka viņa tur arī iekšā mēģina sagriezt galvu. Saka? O?
Nu, kas tur ir? Kaut kas ir. Gada pirmo līdeku stīvējumu. Nu, bet maza. Ej, bērs. Nu, re. Šī gada pirmā līdeciņa. Bet baigi interesanti ņēma. Un ir mērā. Uz aci kaut kādi 53. Pēc tam nomērīsim. Skaisti. Super. Gads iesākts. Apsveicu visus. Šoreiz gan raudu redz, ko paņēma pie galvas. Smuki. Galviņā. Pagājušo reizi, kas te astē ņēma, es nezinu. Tu ņēmi astē. Es domāju, ka tā ir tā pati. Man liekas. Jo viņa āķi jau nesīt pirmajā reizē. 52. Nu re, pa 1 centimetru kļūdījos. Ar kādiem gardumiem, tik es šodien te nemēģinu. Redz, ko itie vibi, ko es sapirkos, it kā firmas labas. Redz, ko no Džakala. Baigi šitas tāds interesants, jo ūdenī taisa skaņu. Ka viņu valk augšā, viņam iekšā bumbiņas ir. Un sākumā es nesaprotu, kas tā pa skaņu. Pēc tam tikai pielica. Viņš ar to skaņu piesaista zivi. Eko no Baby Blue. Tāds smuks spogulīts. Un šim man ticībai pamatīgi. Redz, ko no Kosadakas. Šis arī ļoti labs. Tāds perfekts. Te ir kaut kādi vēl daži lētāki tādi. Kalipso no Hitfisha. No Narvala. Candy Vibs. Izmēri pa lielam ir aptuveni. Šis 70. pārējiem kaut 80. 85. 75. reku. Un šis vispār kaut tāda bomba no Frapa. Mānekļi ir. It kā ir īstie. Tikai kāpēc šodien nestrādā? Ierakstiet varbūt komentāros, kādi jums top vibi. Būtu arī priecīgs, ja kāds uzaicinātu uz zandartiem šogad. Varbūt tās, ja kāds brauc, uzaiciniet, pamēģināsim kopā. Baigi interesētu zandarti no ledus. Kaspars tikko bļauj no tāluma. Izvilku līdaku, pat nebija tinusi. Gāja ūdu pārlikt citā vietā un galā līdaka. Un netin ārā, ja? Pilnībā nebija. Karoks nebija parauts apakšā zem spolītis? Nē, vispār nebija iztinus. Izskatās zemērs, ne? Vai knapmērs? Nē, šitas zemērs, jā. Ātro. 40. Nu, re, 2-1. Nedaudz nomainījām taktiku. Ja pirms tam makšķerējām tur to visu lielo plašumu un staigāju ar vibu, tad uz vibu nekas nebija, ne sitiens, nekas. Pa kaut kādiem 50 tāliņiem izgāju, tad tagad Kasparu nolēmām, ka nāksim, redz, ka te gar zālītē, smuki gar šito malu, iesim tur uz priekšu un liksim ūdis, pārnesīsim ik pa laikam. Ļoti ceram, ka kaut kas būs, jo copmaņi te ir, apgrozas diezgan daudz, tā kā presings dīķim pietiekams. Gribēju pateikt jums milzīgu paldies,
kas zem pagājušā video rakstīja komentāros, ko man vajadzētu par to saziedoto naudiņu iegādāties. Jautājums bija vai nu drons, vai nu aķene ar urbi ziemā, vai var urbi tāliņus, un saskaitīju komentārus. Bija tā, ka 6 cilvēki aptuveni rakstīja par dronu, un pa urbi rakstīja, man liekas, 15 bija uzrakstījuši, vai pat vairāk, un īkšķīši bija tiem komentāriem dažiem tur. Jo tā doma, ko daudzi rakstīja, ir, kad urbis man nesīs vairāk zivis, bet drons tieši mazāk. Tāpēc, kad kamēr es filmēšu ar viņu, tas nebūs tas. Un arī daži rakstīja, ko tad es filmēšu ledus tūkstnesi ziemā, ka nav nekas tāds interesants. Tā kā nospriedu, pirksim aķeni ar urbi. Doma man ir pirkt Makitu. Kāpēc Makitu? Tāpēc, ka man tētim mājās ir lādētājs Makitas. Un lai nav atsevišķi jāpērk viss komplekts, kur lādētājs un baterijas, nopirktu pašu aķeni un to pašu šneku urbja. Varbūt komentāros, kam ir darīšana ar Makitas urbjiem, ierakstiet, kādu iesakat. Būšu pateicīgs, jo viņi ļoti daudzi dažādi, protams, ar cenu kategorijas dažādas. Tā kā, kam ir bijusi pieredze, uzrakstiet komentārā, kādu modeli iesakiet. Un varbūt arī pašu šneku, kāds ir tāds patīkamāks, izturīgāks, kādas īpašības viņiem vēl tur piemīt. Asarīši, mazie. Un kur lielāki brāļi? Lielāki nav. O, smuki skati. Pat nekautrējis. Atpeld atrāda sevi pie pašas kameras. Reku vēl. O, sunkārt. Ir arī rudulīts. Mums viņu vajag? Es domāju, ne. O, smukāks jau. Atradām dzīvos. Mostu met spaini iekšā. Šito jā. Tālūk, draugi. Copē pienākušas beigas. Nostaigājām ar Kasparu vēl kaut kādus 400-500 metrus tā krasta līniju. Visu laiku ūdas pārlikām un bez šāvieniem. Vienīgais, kas man bija interesants moments, kad velku ārā ūdu un izrauju līdekai no mutes ārā karūsu. To raudiņu. Izrauju ārā no mutes. Skatos, jā, galva sakosta. Kasparam pirms tam bija tas pats. Paņēma, bet netina ārā. Vispār nekustējās. Tā kā šodien viņas gurdenes ir un vismaz tikām pie zivtiņām pirmajām šajā gadā. Ja patika, uzspiediet īkšķīti, abonējiet kanālu un tad jau tiksimies nākošajā video. Čau! I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me.